Nu ko, sākās pavasaris, nāk silts laiks, mēs visi atkal jau gatavi esam doties dabā un darboties dabā. Un viena no foršām lietām tad dabā ir grilēt, kūpināt un visādi savādāk darboties ar gaļas produktiem, marinējam un cepam, šmorējam tā tālāk. Un viens no brīnišķīgām lietām, kas tāda ir modē, tas ir pašiem kūpināt. Un šeit ir kūpinātā, par ko es gribu pastāstīt, lai cilvēki izprastu, kas ir kas. Ļoti bieži kūpinātājs, kas ir pieejams tirgu, viņas ir pieejams vienkārši bleķa kastīti, apakšā iemet malku un visu gaļu kūpinās. Ja? Ir kūpinātājs, kuras ielikts iekšā siltinājums, kāds materiāls, kas nedeg, un atkal apakšā uguntiņā un dūmu caur gaļu un viss kūpinās. Ļoti vienkārši kūpinātājs, viņas nav dārgas, viņas ir diezgan daudz pieejamas, un katrs sev garažā, kam ir metinām aparāts, var to uzmetināt. Bet šīs kūpinātavas, kas ir šeit, viņas ir nedaudz savādākas. Šīm kūpinātavām ir viena interesanta lieta, kad šeit viņas kurinās, apakšā dūma telpa, ja, un siltums, viss karstums dūmi iet pa sienu, šeit augšā, un tikai tad ārā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, lai jūs varētu noturēt vienmērīgu temperatūru pašā kūpināšanas procesā. Tātad kūpināšanas process plus mīnus 80 grādi, tas ir karstai kūpināšanai. Un, lai jūs noturētu vienādu temperatūru, jūs varat jebkuros laikos, tā ir ziema, vasara vai kur jūs iekšā dabūsiet vienmērīgu temperatūru. Otrs lielākais pluss ir tas, ka jūs varat izmantot jebkuru malku, ar ko šo krāsni kūpinātavu kurināt. Trešais punkts, tas ir tātad, mēs gaļa neuzņem visu šo milzīgo lērnu, benzolus un nevajadzīgās lietas, tas, kas organismam ir kaitīgs. Tātad jūs sākat kūpināt, jo gaļa kūpinājumu koku šo aromātu uzņem pirmās 15 minūtes. Tātad mēs šeit uzliekam nelielu saujiņu sev vēlamos skaidrs, augsnes, ābele vai kāds cits, ko mēs izvēlamies, kādu aromātu mēs savai gaļai gribam. Un 15 minūtēs tas uzņem pārējais, viss notiek gaļas gatavošanas process. Ja, tātad šeit ir svarīgi šie punkti. Tā kā, ja jūs ievērosiet šos punktus, jo šāds kūpinātavas Latvijā ir ļoti reti sastopams, šī ir ražota konkrēti Igaunijā. Es Latvijā neesmu personīgi sataps nevienu ražotāju, kas ražot tieši ar šīm dumultajām sienām. Tā kā, ja jūs taisat, gatavojat gaļu, izvērtējiet visus šos punktus. Ja, šī kūpinātava varbūt nav tā lētākā, bet viņa ir to vērts. Tā kā, lai jums laba vasara, brīnišķīgi barbekju, labi kūpinājumi, gaļai un zivīm.